Pagājušā nedēļa Carnikavas novadā tika aizvadīta palu zīmē. Kamēr citviet upēs ūdens līmenis pazeminājās, Gaujā pie Carnikavas tas turpināja celties, apludinādams aizvien vairāk māju, vasarnīcu un ielu. Mūsdienu izdzīvošanas kombinācija. Nav garāk zābaka vienkārši. Cik tad dziļš ir tas ūdens ielā? Šī posmā tur ir kā vietām, tur ir zemāks. Ja iet pa to pusīt cauri, tad noteikti būs pāri. Līdz pat šai vietai kaut kur tā. Tagad bija vietām ir tā un tad ir pāri līdz ceļgaliem. Tomēr jau ceturtdienas vakarā ar šādu ekipējumu izdzīvošanai plūdu skartajā zonā bija par maz. Nelīdzēja arī Nacionālo bruņoto spēku no smilšu maisiem izveidotais aizsargvalns. Ūdens iekaroja aizvien jaunas teritorijas un uz dažām ielām jau bija vairāk nekā 80 cm dziļš. Siguļos vēl ir jābrauc pa apli, jābrauc caur salūtu. Ir 2 reizes jābrauc pa vienu to pašu ceļu, jo tur netiek. Tur ļoti dziļš ūdens. Vakar vēl varbūt izbraukt, bet es neriskēju lielā mašīna brauc, bet šodien tur būs vēl dziļāks. Plūdu maksimums tika sasniegts lietainajā Talkas dienā. Skarbo jūras vēju rūdītie iedzīvotāji gan tāpēc nesatraucās pat tad, ja istabās jau bija ūdens. Bet jūs tā kā esiet gatavs evakuēties? Nē, nav vajadzība, paldies. Ja vajadzēs, man būs kas savāds. Un tā ir katru gadu jūsu mājā? Aizpagājuši gadu bija, pagājuši gadu pielūdzās dieviņi nebija. Iedzīvotāji gan cer, ka uz savām aplūdušajām sētām būs jāskatās pēdējo reizi, jo jau šovasar plānots uzsākt nevien jau esošā dambja rekonstrukciju, bet arī uzbūvēt dambis Siguļu ciemā. Ļoti gribam, tas būtu tāds glābiņš, tā būtu vienkārši svētība. Pat tiešām mēs būtu vienkārši laimīgi. Tas ir vienīgais, ko es gribu atlikušajā dzīves posmā. Mēs esam izstrādājuši projektu un kopā ar hidromodelēšanas speciālistiem esam izvērtējuši visas situācijas un realizējot šo pretplūdu aizsarga dambja izveidi, tad aplūšana iespējama varbūt vienreiz 100 gados. Tā vismaz projektētāji mums apgalvoja, ka tā arī būs. Un līdz ar to, kad pēc šī projekta realizācijas šeit vajadzētu būt sauss un visiem iedzīvotājiem varētu būt normāli pavasara sagaidīšanas laiks. Tomēr joprojām esot daži māju īpašnieki, kuri ir pārliecināti, ka nekādu rekonstrukciju nevajag un pietiekot vien ar laivu un gumijas zābakiem. Šī pavasara plūdos Siguļu ciemā aplūda 90% ēku un vairums carnikaviešu tomēr cer, ka tas liks pārdomāt. Projekts paredz tātad kompleksu hidrobūvju izbūvi. Tas ir gan aizsargdambis, gan sūknētavas, gan arī slūžu sistēma pie Dzirnazaru uz Dzirnupes. Un līdz ar to šī sistēma visa paredzēs to, ka Gaujas ūdeņi palu laikā nevarēs ienākt šajā teritorijā un viņi turpinās savu kustību uz jūru ierobežot starp dambiem diviem, kas ir gan labajā, gan kreisajā pusē. Projekts tiks īstenots 2 kārtās un pilnībā to plānots pabeigt 2015. gadā. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.